esam gaisā. Pašlaik mēs atrodamies Mākslas akadēmijas sporta zālē. Sportisti, gleznotāji, mūsu glezniecības celmlauži. Pasakiet, lūdzu, ko jūs šodien darīsiet un ko jūs rādīsiet? Šeit notiks sporta glezniecība, un mēs vienkārši centīsimies pierādīt to, ka mēs esam katrs labākie, ka mēs katrs viens uzvarēs, tas būs labākais. Kurš būs labākais, tad tas arī uzvarēs, un tad mēs gleznosim sporta glezniecību. Sports un jaunatne mūsu nākotne. Un kas pudelē? Tas, ko es krītu, 50 gramus. Lundrs! Visu var izdarīt. Un nu ir klāt atbildīgais brīdis. Pēc ļoti neilga laika sāksies sacensības sporta glezniecības kausā 2009. Pašlaik mēs atrodamies medicīniskās palīdzības kabinetā, kur viens no sportistiem ir izstājies no spēles. Varēsiet vēl turpināt? Vienmēr gatavs. Pašlaik mēs novērojam kādu nesaprotamu gadījumu. Viens no sportistiem tiek noraidīts no laukuma. Diemžēl sportists pikoja. Jāatzīst, ka diezgan skumīgi ir fakts, ka ir ļoti daudz radošu pieeja, ko mēs nebijām gaidījuši. Mēs bijām vairāk cerējuši uz fiziski sagatavotām sacensībām, kur būtu vairāk, tā teikt, tāda konservatīva un tāda ļoti konstruktīva pieeja. Nu, mēs varam vērot, ka sacensību noliktais laiks ir beidzies un sportisti rāda savu veikumu žūrijai. Konstance Zariņa 1-1, Lauris Vītoliņš 6-5, Jānis Spruntulis 6-6. Es domāju, ka žūrija bija ļoti korumpēta, netiesāja taisnīgi, viss bija diezgan palīgi karā. Nu, sveicināts! Sveiki! Visi tavi līdzjutēji gaida tavu vārdu. Ko tu mums teiksi pēc šīs brīnišķīgās uzvaras? Paldies vecākiem, paldies vecmuterei, kura mani sponsorē. Nezinu, tie forši. Ko tu darīsi nākamgad? Gleznošu.